Korupcijas, noziedzības un apkarošanas birojas pēc lietas būtības nesaprot, ko nozīmē jēdziens kontrolēt. To es jums vēlos izskaidrot, mazliet pastāstot pa manu saraksti ar KNAP saistībā ar to Tauta zeme valsts nosaukuma lietu. Jau iepriekš sižetā es biju šo lietu pieminējis, un samērā līdzīgu iesniegumu es februāra 2. pusē sūtīju arī KNAP, nevien tikai CVK, bet arī KNAP, un tur es argumentēju ar 319. pantu, tas ir krimināla likuma pants, kurš saka, ka valsts amatpersonas bezdarbība ir kaut kas nopietnas, un teicu, baigi ierosināt pret kādu CVK darbinieku. Pēc tam man atbildēja oficiāli KNAP priekšnieka vietniece, kaut gan praktiski visticamāk to bija sarakstījis kāds cits, un viņi vienkārši tikai parakstīja, bet viņi atbildēja, ka vispār ir vainīgs uzņēmuma reģistrs, nevis Centrālā vēlēšanu komisija, un viņi tur neko neizmeklēs. Uz to tad es atbildēju vēlreiz, jau atsaucoties uz KNAP likuma pantu 10.2, kur tur var pārsūdzēt, jā, tur ir KNAP likumā tāda iespēja, un teicu, tik un tā ir kaut kā valsts amatpersonas bezdarbība, ja? Tas, ka uzņēmumu reģistrs tur vainīgs ir jau nenozīmē, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai nekas nav jādara. Es teicu, man liekas, ka Centrālās vēlēšanu komisijas pienākums ir kontrolēt to visu. Ja? Es gan neapstrīdēju to, ka varbūt arī uzņēmumu reģistra amatpersona varētu būt vainīga. To es neapstrīdēju. Tad es pieļauju gan kļūdu, es argumentēju tādu ķēdi, un šai ķēdēs nejauši pieminēju Saeimas vēlēšanu likumu, nevis Eiropas parlamenta vēlēšanu likumu. Bet, tam nav īsti nozīme, jo tā ir ļoti minimāla kļūda, jo abos likumos ir ierakstīts, ka, Centrālā vēlēšanu komiteja tur kontrolē vēlēšanu norisi, kontrolē tikai saraksti, visi kārtībā, un tā kā normāli būtu, jā. Un attiecīgi es pārsūdzēju, teicu, viņiem ir pienākums kontrolēt, ja viņi to skaidri nedara, un tagad skaidri ir izdarījuši, piereģistrējot to partiju ar nepareizu nosaukumu, tad viņi tiešām pārkāpuši krimināla likuma 319. pantu, un vēl es teicu, bet ierosiniet tad arī pie viena vēl pret uzņēmumu reģistra amatpersonu lietu pa 319. pantu, jo, šī amatpersona arī ir kaut ko darījusi. Tad kādu laiciņu vēlāk man atbildēja arī KNAP priekšnieks Jākabs Straume. Kaut gan šoreiz atkal domāju, ka kāds cits to sarakstīja, viņš vienkārši beigās to īsi pārlasīja un parakstīja. Bet, viņš sarakstīja jau pulka garāku atbildi. Faktiski 2 pilnas lapuses. Un šai atbildē viņš, tur jau uzskaita detalizētākus soļus, kā tas ir ticis izskatīts, bet pirmkārt viņš argumentē ar to, ka, nevar jau būt korupcija, tāpēc, jo tur nav tāda skaidra mantas gūšana. Nav skaidra kaut kāda saistība ar valsts naudas izzakšanu, un tāpēc korupcija tur, nav iespējama. Ja, un tālāk viņš saka, ka, CVK amatpersonu vajadzētu būt arī nepareizi, jo var pieņemt, ka viņi tomēr uzticas uzņēmumu reģistram un pieņem, ka tas ir kārtībā. Kaut arī viņš pats tur citē Centrālās vēlēšanu komisijas likumu, kurā burtiski rakstīts, ka šī komisija to visu lietu rūpīgi kontrolē. Jā, un beigās viņš saka, ka nebūs nekas, un par to uzņēmumu reģistra lietu viņš vispār neiemins, varbūt tā ir tagad atsevišķa lieta, varbūt viņš aizmirs. Nezinu. Katrā ziņā es teicu, nav labi, un tad es rakstīju sūdzību administratīvajai tiesai. Šādu tiesu es nekad neesmu sazinājies, jo godīgi,
Es līdz šim nemaz nezināju, ka viņa eksistē, bet, man teica, ka tur es varu lēmumu pārsūdzēt, jo es tieši vēl prasīju iesnieguma beigās, kur te var pārsūdzēt. Man teica, jā, tu vari pārsūdzēt administratīvajā tiesā, ko es arī izdarīju. Šajā iesniegumā mana argumentācija ir tādā virzienā, ka pirmkārt es norādu, ka vēlēšanas ir saistītas ar naudu. Jo vēlēšanu rezultātā ir iespēja tikt pie politiski atmaksātiem amatiem, ir iespēja tikt pie varas, kur ir iespēja visu kaut ko ietekmēt un iegūt naudu, tā ka saistība ar kaut kādas naudas iegūšanu tur jau pēc lietas būtības ir. Nav tā, ka vēlēšanas un vēlēšana likuma ievērošanai nav saistība ar kaut kādām finansiālām darbībām un valsts līdzekļu izzakšanu. Tā galīgi nav. Tā kā pirmais straumas argumentācijas punkts faktiski nav spēkā. Pat ļoti solīdā veidā es atsaucos uz KNAB likumu, kurā ir skaidri definēts, kas ir korupcija. Un manā likuma interpretācijā tā ir bijusi korupcija. Tālāk es jau pievērsos otrai daļai, proti KNAB priekšnieka redzējumam, ka, Centrālā vēlēšana komisija jau varēja uzticēties. Un, likumā tomēr ir rakstīts skaidri un gaiši, ka viņai jākontrolē. Un jēdziens kontrolēt ir atšķirīgs jēdziens nekā jēdziens uzticēšanās. Faktiski šajā gadījumā Centrālā vēlēšana komisija ir akli uzticējusies uzņēmumu reģistram, un, tāpēc pēc lietas būtības ir notikusi darba pienākumu neievērošana, kas ir Krimināla likuma 319. panta pārkāpums. Tāpēc es KNAB priekšnieka redzējumam nepiekrītu un vēlos šo lietu administratīvajā tiesā pārsūdzēt. Kāpēc es ar visu šo ņemos? Jūs varbūt jautājat, ir taču lielākas, nopietnākas problēmas valstī. Un tai partijai Tauta zeme valsts, jeb Tauta zeme valstiskums, tāpat tās izredzes tikt ievēlētai tuvu nulē. Es ar to visu ņemos, tāpēc, lai iegūtu pieredzi. Man tagad ir mazliet pieredzes, pirmo reizi mūžā jau kad tā sistemātiski pārsūdzu KNAB lēmumus, es esmu KNAB iepriekš rakstījis, bet es nekad viņus neesmu pārsūdzējis, tiešām atsaucoties arī uz likumu. Es vispār, kā jau iepriekš teicu, nezināju, kas ir administratīvā tiesa. Tagad es zinu, man būs saskara ar to, redzēšu, kā viņi strādā, redzēšu, kā tur var lēmumus tālāk pārsūdzēt. Un šī pieredze mani pilnveidos cīņā pret korupciju, es varēšu aizvien efektīvāk, aizvien stingrāk cīnīties. Tātad aiz visas šīs ņemšanās ir primāri vēlme gūt pieredzi. Vienkārši iepazīt, kādas ir iespējas cīnīties pret visu šo korupciju, kā var lietas pārsūdzēt, jo, teorētiski jau var daudz ko uzzināt, bet praksē arī ir sava vērtība. Nekādu šaubu par to nav. Es arī meklēju internetā informāciju par to, vai kāds ir jau kāds pārsūdzējis KNAB lēmumus, gājis pat tik tālu, ka, ir iesniegums administratīvajai tiesai. Informāciju es nevarēju atrast. Iespējams, es esmu pirmais cilvēks, kurš to jau kad dara. Vismaz ar gandrīz absolūtu drošumu es esmu pirmais cilvēks, kurš to visu publiski dokumentē video sižeta formātā un par to visu stāsta. Katrā ziņā beigās tas secinājums ir tāds, ka KNAB priekšniekam
pat kā knabu iestādes visgudrākajākam cilvēkam ir ļoti jocīgs priekšstats par to, ko nozīmē jēdziens kontrolēšana. Un tas arī skaidro būtiskā apmērā, kāpēc mūsu valstī iet pilnīgi tā kā pa celmiem, ja runa ir par korupcijas apkarošanu, jo knabu uzdevums ir arī kaut kā kontrolēt. Un caur kontroli identificēt korupciju. Bet ja šī tik elementārās lietās jau sākas tādas grūtības, tad, protams, pret kaut kādām viltīgām afērām, kur visi sasēmots, kur visādi šlēseri, lembergi, šķēles iekšā ir, pilnīgākais vārks. Pilnīgi Latvija vienkārši zaudē. Bet, es to vēlos vienkārši izgaismot, arī sniegt kaut kādu mazu pamācību citiem cilvēkiem, kā var darīt, kā var to visu īstenot un būt mazliet varbūt kā paraugs, uz kuru var skatīties, ja kāds cits cilvēks vēlas iesniegt iesniegumu un vēlas to pārsūdzēt, kā tas viss notiek. Es domāju, šādā ziņā viennozīmīgi ir kaut kāds pienesums sabiedrībai no manas puses. Paldies, ka skatījāties!